Pastiprināti mēs esam vērtējuši faktiski pēdējos 4-5 gadus. Un jāsaka, ka tas kopējais secinājums ir diezgan skaudrs. Ja tas fonds ir tiešām bijis domāts kā ostu attīstības jautājumiem veltīti naudas līdzekļi, tad tas, ko mēs redzam, ka daudzu gadu garumā tas lielā mērā ir kalpojis kā avots papildu atlīdzības izmaksāšanai satiksmes ministrijas ierēģiem. Turklāt, jāsaka, tās atlīdzības lielā mērā ir maksātas par tādiem pienākumiem, kas jau ietilp satiksmes ministrijas ierēģi tiešajos darba pienākumos un par kuriem viņiem jau vienreiz darba samaksa satiksmes ministrijā ir arī maksāta. Ostu attīstības fonda vidējais apmērs ir aptuveni 230 000 eiro gadā, un šī naudas summa veidojas no 3 lielo mūsu ostu veiktajām iemaksām. Un tas, ko mēs redzējām, paskatoties jau detalizēti pēdējo gadu laikā izlietotos naudas līdzekļus, ka faktiski 70% no šiem līdzekļiem tiek izlietoti sekretariāta darbības nodrošināšanai, jeb šo te atlīdzību izmaksāšanai, kas vidēji nozīmē, ka sekretariātā ik gadu ir strādājuši aptuveni 16 cilvēki, kas ir liels skaits, un, kā es teicu, pamatā tie visi satiksmes ministrijas ierēģi. Neekonomiski un pat pilnīgi noteikti arī pretiesiski. Pilnīgi noteikti, jo mēs redzējām arī gadījumus, kad ir maksāts par tādiem darbiem, kas faktiski nav paveikti, kad ir apmaksāts tādas lietas, kuras nav saistītas ar ostu fonda mērķiem un uzdevumiem. Gatavoti ziņojumi, kuri tā arī nav pabeigti un nekur nav iesniegti, ir maksāti reprezentācijas līdzekļi, pirkti vīni, ēsti kebabu 9 vakarā un tā tālāk un tā joprojām. Šajā rītā mēs runājām arī ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu. Viņš norādīja, ka valsts kontrole secinājis, ka būtiska daļa ostu attīstības fondas līdzekļu izmantota neekonomiski, arī varētu teikt arī atsevišķos gadījumos pretiesiski. Jūs esat Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomes priekšsēdētāji un arī esat informēti par šiem valsts kontroles secinājumiem revīzijā. Kā jūs teiktu, kā padome vai nebija šo pamanījusi, vai kā varēja šāda situācija vispār izveidoties? Skaidrs, padome jau nav grāmatvedības institūcija. Padomē sanāk cilvēki lem par lieliem strateģiskiem jautājumiem. Es pat nezināju, ka tāds fonds ir, līdz kontrolē to nebija skaidri norādījis. Es nezināju, jo man atnāca padomes vēstule mēstulē.